Sāksim ar ierakstu. Tā, un kursu tad sāksim visi. Un tā tad, mums tagad ir Zooms arī. Tātad, sveiciens visiem mūsu otrajā nodarbībā. Ceru, ka visiem ir iespēja tagad jau pievienoties arī pašam kursam. Pēc ir ieslēgts šī self-enroll iespēja, tā kā ar to paroli Pythons 25 vajadzētu būt, ka iespēja ir. Un es redzu, ka daļa no jums jau to izmantoja. Tā kā izstāsta, ka strādā, tās ir labās ziņas. Tad, ja kaut kas vēl, droši rakstiet man, vai kaut kāda vēl problēma parādās. Bet pirmā lieta, ko mēs šodien darīsim, protams, ieslēgšu ekrānu, lai var redzēt, ko mēs daru, tā teikt. Jā, atvērsim Toniju. Jā, vēl pāris lekcijas, noteikti lietošu Toniju. Jā, jūs varat lietot Toniju visas lekcijas. Un apstīsimies, kā mums gāja ar šiem te mājas darbiem. Vai ne? Tā, un mums ir mājas darbi. Pagaidām vēl viņi nav īpaši sarežģīti. Un nebūs jau arī ļoti sarežģīti, bet vienkārši vairāk nāks klāt jauna informācija. Nu, sāksim, ko pieņemsim Aleksandram. Jā, tad mums bija, kas tur bija jāpaprasa, kad mums būs tie 100 gadi. Vai ne? Tas bija tas uzdevums. Jā. Man reklāma bojājas nestrādā vairāk, jā. Un vairāk, ko es gribēju skatīties, ir kādā veidā, kādus mainīgos jūs liekat, un arī kādus liekat arī jūs, kodā, vai cik daudz mainīgos liekat. Lieliski arī ar to, ļoti labi, viss, kas iesniedz malači. Nu, patīsimies ar pirmo risinājumu, tās ieslēgšu Toniju, šo mēs samazināsim, šo mēs, jā, ceru, ka ekrāns viss strādā. Un tā, tātad. Jauns loks, Ctrl+N, jā, un attiecīgi izskatās labi, jā. Un te tas viens, ko, es domāju, ka daudziem būs ļoti līdzīgs, domāju, būs kaut kas tās, lai kā mums sauc, pieņemsim, tur, teiksim, tur Līga, jā, un pieņemsim, Līgai būs 555, un attiecīgi būs 2018. gadā. Nu, jā, tātad, šādā veidā viss strādā, un te ir daži momenti. Tad viens, protams, ir tas, ka šis te import datetime. Imports nozīmē to, ka mēs ievelkam klāt jau kādu citu modulu, kādu iespēju, ja tā saucamo biblioteku, jeb moduli. Par to mēs runāsim atsevišķi, bet datetime mums piedāvā, protams, šo gadu, ko, protams, te varēja likt arī šeit iznāk 2025. Varēja apstīties šeit, jā, current year, jā, ir rezultāts 2025. Jā. Nu, vienīgais, ko es gribētu komentēt, atkal, tas tāds sīkums ir kā, bet, tomēr, current year ir vienā stilā, tā sautajā kamieļu stilā, ko sauc programmētāji, un otrs šis ir tas snake, jeb čūskas stils, ko Pythonā izmanto vairāk. Jā, var lietot arī šos, bet labāk viņus nejaukt, jo tas skaitās, tā sakot, nav tā konsekvence. Atkal tāds sīkums, vienkārši ieteikums lietot vienu to pašu stilu. Protams, šeit nav nekas jāliek. Name and age, protams, mainīgi nosaukumi bija ļoti sakarīgi. Nu tā, skatāmies te patās arī. Tas pats name, age, current year, un es redzu, ka jums lielākā daļa lieto years until 100. Jā, tas nav slikti, protams, labs nosaukums. Bet interesanti, vai kāds ir arī uzlicis drusku savādāk. Jo viens moments ir tāds, ka simtnieks, jā, šeit ir kā konkrēts uzdevums 100 gadiem, bet mēs varētu to drusku vispārināt un tikt, tā teikt, atbrīvoties no tā sauktiem maģiskajiem skaitļiem. Tāds simtnieks, ja, viņam šeit konkrēti nozīme. Lielākā programmā šāds simtniekam var būt dažādas nozīmes, ja, ne tikai tas vecums, ja, un tad var parādīties problēma, ja kaut kas jāmaina. Tā kā viens mazs neliels uzlabums, ko varētu darīt, ir, jā, viens, ko es varētu šo te pārsaukt, jā, varētu, vai viņam, diemžēl, nav, jā, current year, find and replace, diemžēl, jā, es viņu pārsaukšu par current year, jā, šādi, jā, ļoti labi, replace all, un, jā, ir palicis pats, jā, bet to simtnieku arī teikt, tad, ko es varu darīt, target age, jā, kaut ko šādu varētu darīt, jā, 100, jā, attiecīgi, tad šeit visur, kur ir simtnieks, būtu target age, vai ne? Target age, un to vienīgais, ka te mainīgi nosaukumi, mainītos, nevis age, bet target age, jā, target reach vai target year, jā, age 100 after, jā, nesanāk tā, bonus, vai kāpēc nosaukt, age 100 after, drusku nevarēs saprast īsti, kas tas ir, bet, mēs zinām, bet šis varētu būt precīzāk, jā, tad after te ir delta ar starpību, mēs starpību, man liekas, varētu būt, vai ne? Difference vai delta, kā mēs viņu varētu saukt, izskatās, ka šeit ir. Un, pazīmies vēl kādu iespēju Kārls risinājumu, jā, arī ir Pythons, jā, te ar funkcijām ļoti glīti uztaisīts, jā, te ir ļoti skaisti, jā, bet, vēl kādu apsīmies, vēl kādu alternatīvu risinājumu, kā mēs vēl neskatījies Arturam.
arī. Nu, visiem šim lielākoties ir ļoti līdzīgi. Nu, tas, protams, arī nav nekas pārsniedz. Pagaidām, nu, īpaši nav nekādu lielu lietas, kur mums vajadzētu atšķirtos. Bet vienīgais tas moments, ka, lūk, šo te, ja mēs papūlētos drusciņi, mēs varētu šo te, to gadu, kas turēt atsevišķi, un tad viņu pielikt klāt. Kādā domā? Ar domu tādu, ka mēs šeit arī varētu ielikt šeit. Ja? Un tagad mums pēc būtības ir vispārīgs kalkulators visiem gadiem. Ja? Un ar šo mums vajag mainīgos nosaukt visiem. Es viņu pārsaukšu, un es saku, find replace, es viņu pārsaukšu par target. Years to target varētu būt tā. Years to target. Ja? Atkal varētu tā pieņesim replace all. Ja? Ja? Tā sanāk. Man liekas, tā sanāk loģiskāk. Un atkal nosaukums šeit varētu būt target year, target reach. Lūks tāds varētu iest nosauksim šo te. Atkal. Mēs viņu nodauksim šādi. Year, target. Nu, varētu kaut ko tādu, lai gan arī tas trešais, atkal, it kā sīkums, bet tas trešais, nu, divos, ja mainīgais vienā vai divos vārdos ietilps, tad viņš mums vislabāk, ja? Jo paliek tāda, nu, 3 jau ir tā uz robežas, nu, 4 un 5 jau paliek samērā gari. 3, 2 ir ideāli, ja? 1, protams, ir ļoti labi, bet nevienmēr ar vienu pietiek, ar vienu vārdu, ko pateikt, kas tāds ir. Tā, name, age, current year, target age, years to target, year, target reach, nu jā. Bet lasās, lieta doma ir tāda, ka, lai tas kods lasās, pēc tam var saprast, kas notiekās uzreiz, ja, no mainīgo nosaukumiem vienu. Un attiecīgi, ja, tad target age būs jums, jā, proti pēc years to target. Jā, izsās ļoti pareizi. Nu, jā, labi. Nu, jau paliek tāds, man liekas, samērā sakarīgi. Tā. Un es viņu saukšu par MD. Kā mēs viņu saucam? Data types. Uzdevums M1 M27 grupā. Just M27 grupā. Jā. Nu, lūk. Tā. Tīrs, nu, nav nekas traks, kā sakot, vai ne? Mums pat labāk programmas strādā, tā teikt, pēc virknības principa iet uz priekšu par rindiņai. Nekas daudz, tā sakot, nav nekāda liela izvēle programmai. Viņai jānolas šis te ievads, jā. Mums, kas mums drusku pietrūkst, ko mēs sāksim tad apgūt šodien, ir tas, ka būtu pilnvērtīgai programmas valodai ir jāpiedāvā izvēles iespējas, ir tā sauktā zarošanās, jā. Tā slavenie ifi, izvēle, janu. Jo, ja šādas iespējas nav, tad tā programma paliek tāda, nu, samērā vienkāršā līmenī, paliek šādā te virknītes līmenī, un tas, principā, tā nav pilnvērtīga programmas valoda. Nu, ir, tas iespējas ļoti ierobežot. Pieņemsim, ja ir kaut kādas kļūdas, kaut kādi mainās, kaut kādi nosacījumi, ja, tad mums, principā, programmai nav iespēja šādai programmai nav iespēja izvēlēties. Bet savādāk, protams, viņa, nu, strādā, ja viss ir kārtībā, vajadzētu strādāt tīri labi. Pamēsim vēlreiz. Ja, pieņemsim, kā mēs sauksim, pieņemsim Drakula, ja. Ja. Un attiecīgi šeit piemērs, ja, Drakulam būtu 376 gadi, ja. Un, jā, proti, šeit tas piemērs, ka šajā tekstā, nu, prasītos tādu uzķeršanu, ka Drakula jau stipri pārsniedz to target age, un tad būtu nevis būs, bet gribētos likt vārdiņu bija, vai ne? Nu, kaut kā tāds sīkums, ja, tā teikt. Tas būtu tāds neliels, ko varētu pilnveidot šādai programmai. Labi, tā, varbūt kādam ir vēl kaut kas savādāks pilnībā jau, nezinu, es domāju, ka man te vēl zādēja kādiem agrīnajiem filmam. Jā, tas bija agrīnais, man liekas, gads sekundēm tas bija, tas bija vēl agrāk, tas bija pirmais, tā. Jā, reku ir, nu jā, tas pats, viss ir ļoti labi. Nu labi, tā, nu pāriem pie otrā uzdevuma. Otrs uzdevums, man liekas, ir relatīvi vieglāks, tā pati opera, tā teikt. Jā. Šos te es pievienošu tos arī kursu materiāliem, tā kā būs arī apstiesos risinājums. Tā, taisam jaunu. Un tad, pieņemsim, ko ritmus. Skatāmies. Jā, nu, es domāju, visiem būs šis, man liekas, kur visvairāk mazāk iespēja kaut ko ļoti, kaut kādai improvizācijai. Nu, nekas daudz, tur nekas cits nevarētu būt, jā. Platums, garums, height, nu, ko mēs varētu mainīt, protams, to, ka nosaukt varat vienkārši vienā burtā, jā, bet tas L burtiņš tāds, nu, nav viņš
viņš samērā skaitījās agrāk, ka L-burtu, mainīgojuma L-burts nav īpaši labs, jo ir pārāk līdzīgs vienniekam. Bet tagad, protams, te fonti ir tādi, ka viennieks tomēr ir atšķirīgs, jā, viennieks ir šāds, vai ne? Nu, ir atšķirīgi, jā. Tā kā nav iemesli, ka sakot, neizmantot L-burtu, bet, nu, tomēr, nu, šis ir ļoti lielisks nosaukums. Tu neko, nu, te nekas, nu, īpaši nekas daudz vairāk nav. Un arī tas, protams, kā mums tas float ir, protams, šajā te, nu, prasās jau float, tāpēc, ka metri, jā, varam vēl pielikt klāt arī metri, kubikmetri, jā, jeb varam pielikt klāt M3, jā, pieliksim klāt, superscript 3, vai ne? Ir, kur tam viņš ir, viņš ir, nezinu, es tā no kāda, jā, superscript, jā, tas ir kaut kāds reklāmas briesmīgs, tagad ir, jā, tā iet chroms. Un, var sakot, mēs varam ielikt šādi te, vai ne? Atkal, tas, protams, ir vienkārši kods, vienkārši Unicode kods, ja izrādās arī ir šādi eksistē, jā, viens simbols. Labi, tā. Un pamēģinās, varētu strādāt, neko trāku neredzu. Skatāmies, te ir smukēji atstarpīt pielikt, ļoti labi, ļoti glīti. Tad liekam, 3,71, kaut kā ļoti briesmīgu skaitli, ko lāzernieks nomērīs, vai ne? Telpas garumu pārāk precīzi, mums nav tik precīzi vajadzīgs, augstums būtu 270, pieņemsim, jā. Nulīt mums neko nemainīs, jā. Un kas notiksies tagad? Ievēram šo te, jā, rādās ārā 40-60, jā, platuma tilpums telpai. Tas viss ir lieliski, bet īstenībā ir šeit 40 un 5, 9, 6, 5, 6 tādi dati. Īstenībā atmiņā dzīvo joprojām tas pilnie dati, bet šis formatējums lieliski mums dod tikai, viņš parāda tikai pēdējos 2 ciparus aiz komata, nu, aiz punkta, jā, šeit tā Angļu sistēmā, jā. Tad, ko es gribēju teikt, arī es rādīju jums, ka jūs varētu arī rādīt šādu te tapsējumu, pieņemsim, ja jums gribētos, pieņemsim tur, nezinu, 15, atkal 15 vienības šeit vispārībā. Kas notiksies? Skatāmies. Tā liela telpa. Ko ir tā kāda izstāžu zāle, vai ne, kāda milzīga telpa, 3,8 metrus liksim, jā. Un, protams, jā, tad ieram, ka šo te, ka ar šādu te pieliekot klāt kaut kādu, mēs varam dabūt, tā teikt, apsējumu, jā, nu, tukšās atstarpes ar pielikt klāt, ja grib, jā. Ja vēlās kādreiz kaut ko formatēt, vēl papildus, tad darīt arī šādu te, šo sintaksi. Es nezinu, vai es runāju jums, vai šo te stāstīju, vai nestāstīju iepriekšā lekcijā par šo sintaksi šim te formatēšanai. Vai arī vienkārši paši atkodāt. Es neatceros tagad. Bet es varu saprast šo te. Tad sakot, mēs liekam kolu, jā, tad kaut kāds mainīgais, aiz viņa liekam kolu, un tad punkts kaut kas, cik tad mums ciparus aiz komatu. Var sakot, šī daļa nav obligāti jāliek, un tad viņš rādītu pilno, kas tur bija, tas šo te lielo skaitli rādītu, jā. 9, 8, visiem bez ierobežojumiem, jā. Variable, jā. Tā. Un galvenais arī saprast to, ka šīs te sintaks, tā ir tikai attēlošana, tā ir tikai vizuāls efekts, dati netiek mainīti. Alternatīva kāda būtu, jā, mēs varētu noapaļot šo te volumu šajā vietā, varētu noapaļot, un tad, protams, dati būtu, nu, jau palikt tajā noplietējā formātā. Bet, nu, labi, es domāju, nav īpaši neko daudz, ko te mocīt šo te uzdevumu, viņš ir samērā, protams, saprotošs. Ja kaut kāds moments šim te nav saprotošs, droši sakiet, ja kaut kas nav skaidrs šī te risinājumā. Vai kādam kaut kas cits sanāca, kaut kā savādāk. Nu, it kā, nu, nezinu, varbūt, man liekas, vēl parāda kaut ko ļoti, ļoti alternatīvu. Nākošie uzdevumi, ko mēs šodien risināsim, nu, tur jau būs lielāka, tā teikt, iniciatīvas iespējas būs. Jā, uzskaties Artūram pēdējo. Skatāmies, jā. Tas bija telpai, un pārējais, protams, ir pavisam vienkārši, jā. Tur ir tikai formula, un gan bija kāds, kas arī Kelvin bija pielicis klāt, tas gan bija interesanti vakar, jā, tad, nu, šeit tad atkal nosaukums, Celsius un Fahrenheit, nu, jā, atkal, es varētu pielikt klāt Celsius grādus, varētu pielikt klāt, jā, grādu zīmīti varētu pielikt klāt, un tā, un atkal, nu, tikai
Protams, es gribētu float. Jā, šī gadījumā ļoti prasās float, jo, visticamāk cilvēks ievadīs temperatūru, neievadīs veselos grādos. Tā kā šeit, pastīsimies, 3,6, vai ne? Jā, tad šeit, ko mēs gribētu, jā, te tas grafiskais, tas sakot, šī float nepilnība, mēs varam, protams, šo te, jā, vai nu nopaļot, jā, mēs varētu divu variantu, vai nu F Fahrenheit rounded, es vienkārši nošauku šeit, pieņemsim, jā, lai es jā, tas ir viens, jā, pieņemsim divas cipars, tās varētu darīt šādi, protams, viens variants, jā, vai arī, jā, nopaļota, diviem cipariem, aiz komata, un attiecīgi es varētu darīt šādi, viens variants, vai arī, kā jau mēs redzējām iepriekšējā piemērā, es varētu alternatīvu šādi te, un attiecīgi variantu mums šeit darīt. Es vairāk tomēr slietos, ja man tā dati, principā tas 9, 8, liekas, ka tas ir absurds, jā, bet, ja kaut kādas kalkulācijas ir pieņemsim, jā, un ir iespējams, ka tādi dati ir svarīgi, kaut kur 3 vai 4 cipārs aiz komata, varbūt nevajag apļot visu laiku šeit 2 cipārs aiz komata. Tad būtu vienkāršais risinājums, tā kā mēs redzējām, tad šādi te, 2F vai 3F, 3 cipārs aiz komata, pieņemsim, jā, varam darīt šādi. 4 cipars aiz komata varam likt. Skatāmies 4, pieņemsim, un 36,6, jā. Tad redzam to, ka, ja tā ir tā paties, tā ir kā izrēķinātais skaitlis, jā, tas, ko attēlotais, un tad attiecīgi nopaļotais, jā. Lūk, es teiktu, ka var turēties pie šī, jā, izredzēt, cik man vajag, jā, un tad pēc tam attiecīgi kādreiz vajag, un var arī nopaļot, protams, arī, jā. Bet, nekas vairāk, man liekas, te nebūs. Patīšu vēl kādam, varbūt kādam kaut kas ļoti jocīgs, vai interesants, negadēt jocīgs, jā. Arī es ka visi esam uz aptuveni uz tās pašas, kā sakot, page, tās pašas lapas, kā sakot, vai ne? Lieliski. Tā. Visiem piekļuv pie dasera, es ceru. Jā, visi esam klāt, jā. Un Kārlim skatījos, jā. Skatījos, jā. Lūk. Labi, tad šos te es pievienošu klāt arī pie materiāliem. Uzdevums pārbīju. Tā. Tagad mēs sāksim runāt par patiesību un nepatiesību, jeb būliāniem. Tā. Un mums ir, tas ir mūsu, trešā tēma jau, lai gan otrā diena, trešā tēma, mēs tā sakot, runāsim par ļoti pašu tātad bāzes klucīti programmai. Jā. To sauc par būliānu datu tipu. Let's talk about the new data type, boolean. Jā. Un pašā būtībā tas ir kas? Tas ir vai nu jā vai ne. It only takes on two values. True or false. Jā. Tātad apakšā, jā vai nē, in other words, 1 or 0, jā, yes or no, red or black, jā, un tā tālāk, vai ne? Ieslēgts, izslēgts, turn on or off, vai ne? Tas ir simboliskais būvēšanas bloks visam, un, protams, visās programmēšanas valodās ir šis primitīvais boolean datu tips. Parasti viņam apakšā stāv īsumā viennieks vai nulīt arī stāv, arī šī gadījumā arī Pythonam. Bet parasti mums tas neinteresē, mēs interesē tieši pats datu tips par sevi. Kā mēs viņu ieliekam? Tā. Definēsim kaut kādus, pieņemsim, jā, kas šeit kāds ir is foggy, vai ne? Tagad jau vairāk nav, vai ne? Tagad nav, pieņemsim, bija, jā, is foggy, false, is sunny, vai ne, pieņemsim, is warm, es nezinu, true, ir silts, nav īpaši silts īstenībā, varētu to diskutēt, vai ne? Un tagad, is
foggy outside? Is it foggy outside? It's foggy. Un attiecīgi. Is it warm outside? Nu, un atkal is warm. Lūk, es laikam iekau šeit nevajag, to atstarpu nevajag, tāpēc, ka būtu divas atstarpes. Tad skatīsimies, vai aiztaisīsim, neaizmirsīsim aiztaisīt iekavas visas, lai nebūtu kļūdas. Tā, un skatāmies, kas būs. Atkal atgādiniet, jums nav obligāti viss nav jāraksta, tas, ko es rakstu, bet, var drusku padarboties, jo jums būs iespēja tā kā tā rakstīt. Un otrs, ka šis teksts arī, šis kods arī tiks piedāvāts pēc tam pēc lekcijas, arī varēs redzēt viņu. Tā, lūk, strādā. Es viņu saglabāšu kā zem trešās dienas. Booleans, sauksim booleans. Viņiem būs 7, ja. Un, jā, tad viens moments mums nav nekāds maybe, ja. Es teicu, tas stāsts par to Padomju Savienības datoru, kur bija trešā vērtība, ja, kaut kāds, ja. Nekas, Natālija, viss kārtībā? Viss kārtībā? Tad Natālijai piekļuva bija, es ceru, kas piedalās nesen, jā, skatībā. Tad atgādināšu, ka kursam piekļuve ir ar šo te, labi, man sekundīti. Tā, labi, tā tad nosaukums, ja is, protams, tas nav obligāts, bet ļoti tipiski ir booleāna tipa mainīgiem rakstīt is vai are daudzskaitlī, tāpēc, ka Pythons ir ļoti brīvi domājoša valoda, liberāla valoda, tajā ziņā, ka viņa neuzliek šos te nekādas tādas, ierobežums lielas. Līdz ar to ir labi, ja ir kaut kāds, tā teikt, norādi, ka tas tiešām ir, ja es runa par kaut kādu patiesību, ir jā vai nē, ir foggy, kaut kāds true or false, ja, un tas mainīgā nosaukums arī, tad viņš bieži vien smuki sanāks arī lasīt. Ja, dažreiz nevienmēr tas ir obligāti, ja, tas nekad nav obligāti, bet tas ir ērtāk un patīkamāk vienkārši tie nosaukumi šādi būs. Ja. Lūk, jo būtu pieņemsim fog, ja, vienkārši, jo ja nav tas is, tad varētu būt kaut kāds līmenis, pieņemsim, no līmenis no fogu no 0 līdz 10 pieņemsim, ja. Iz uzreiz ir skaidrs, ka te nevar būt nekas cits, kā jā vai nē. Lūk, tā. Tātad, ko? Mēs mākam izdrukāt, vēlreiz var parādīt, ka tips ir, protams, te var redzēt arī šeit, objektu inspektorā, var redzēt, ka tas ir, jā, nav pārsteigums, ja, ka tas ir booleāns, ja, ja mēs gribam, mēs to varam arī apstīties. If we want, we can check the data type. Jā, atcīmēs, ka print jāpiesim the data is foggy, ja, is foggy, and its type is foggy. Tā. Tad mēs liekam šis type, jā, šis type funkcija, jā, viņi tikai atļūtošana. Lietājiem parasti neinteresēs. Mums pašiem, kā izstrādāt, vai kaut kādā momentā nav nomainījies tips datu, jā, šajā gadījumā, jā, klasa boolean, jā. Tad booleans, atkal tas ir nosauks par godu Džordžam Būlam, un viņa algebrai, tā teikt. Bet mums tagad ir jāpadomā, ko mēs vēl labi. Mēs varam ar fiziski pateikt false or true, jā. Atcīmēs, Pythonā automātiski, tas notiek, data tips tiks assigned, Python. Jā, automātiski, jā. Bet, pamēģināsim iegūt. Kā iegūst tipisku booleānus, ir kaut ko veidot kādus operācijas, kas varētu būt, pieņemsim, salīdzinot. Get booleans by comparison operators. Pastīsimies, kā te ir. Pieņemsim, jā, print, pieņemsim tur 5 mazāks par 10, vai ne? Es ceru, ka ir, tad mazāks, jā, un attiecīgi, jā, true, jā. Es mums šo nesaglabāju, jā. We can save the results of boolean. Pieņemsim,
is math good, ja? Nu, kaut kas tāds absurds, bet nu labi. Pieņemsim tur 2 reiz 2 mazāks par 5. Nu, lūk, šeit ir ļoti jocīga darbība. Tad sanāk, ka kāda tā secība, ja? Tad mēs varam piešķirt šī te secība būs kāda. Apstīsimies vēl ar šo te print. Tā, nu lūk, izlieksim to vabolītes režīmu, lēno režīmu, Karnovi režīmu. Ja? Tas nozīmē, ka es iešu pa rindiņai cauri, F6, redzam, kad mums izveidojās mainīgie, izdrukāsim viņus ārā, ja? Un šis te viss ir šeit arī, un tā skatāmies šo te rindiņu. Ja? Es ieslēgšu superlēno režīmu, F7, to, ka viņš pildīs visu tieši tā, kā darītu pats, kā Pythons tagad to dara, tad izpildīsies vispirms 2 reiz 2, tad tiks salīdzinās 2 reiz 2 ar 5, un tad vārdu sakot, te būs kaut kāda vērtība. True vai false, es domāju, ka vajadzētu būt true, un tad attiecīgi tas tiks piešķirts is math good. Skatāmies. Tātad, jā, šeit ir šī te izteiksme, 2 reiz 2 ir 4, 2, jā, reiz 2 ir 4, jā, un 4 mazāks par 5 ir patiesas apgalvojums, līdz ar to, jā, šī patiesība tiks piešķirta, tagad viņa patiesības vērtība šeit ir, un tiks piešķirta mainīgām is math good, kur tad viņš man ir, re, kur viņš ir, jā, redz, kur man viņš ir, vai kā nevar šo te, jā, ir, un attiecīgi es viņu izdrukāšu ārā tagad, un jā, ir, labi, tā, tad mēs varam saglabāt šos te mainīgā realitātes, arī mēs redzēsim, ka viņus var izmantot arī kaut kādā zarošanas operācijā, tas būs otrs iemesls, kāpēc mēs gribētu izmantot. Labi, tā, mēs tad mākam iemācījāmies pirmo salīdzināšanas operatoru, nu, kā jūs domājat, ir, protams, arī otrs, jā, ir vēl vairāk, jā, īstenībā, otrā virzienā, pieņemsim, jā, varam arī tā A ir, pieņemsim, tur atkal 2, jā, B ir, pieņemsim, 4, jā, un pieņemsim, mēs varētu pasīt tā, C uz 5, jā, un pieņemsim A, pieņemsim print, jā, tad pieņemsim A reiz B vai lielāks par C, tad otrā virzienā, pieņemsim, šādi te, jā, tad atkal secība būs A reiz B tiks sareizināt vispirms, C būs no atsevišķums, un tad tiek salīdzināt šīs divas rezultāti, jā, tad salīdzināšana ir mazāka prioritāte nekā reizināšanai. Nu, skatāmies, kas tur sanāca, un vajadzētu sanāt atkal patiesībai, true, jā. Un tad iet iekšā, tad F, A reiz B, C, jā. Ko tādu, jā. Pastīsimies. Jā, true. Nu, es man gribēju rakstīt, laikam jārakst šādu vēl labāk, jā. 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 Nu, jā. Labi. Tā. Tas ir tāds neliels, nu, tad mēs esam iemācījušies mazāks vai lielāks. Nu, ir arī tagad, protams, jā, arī nestingrā nevienādība. Ja? Pasīsimies, kā tā strādā. Ja? Šīs ir nestingrās nevienādības. Tātad mazāks vai vienāds vai lielāks vai vienāds. Ja? Also have less than or equal un also greater than or equal. Pamēģināsim tad šādi, ja? Tad print 2 reiz 2, jā, lielāks vienāds 4, jautājums var būt, protams, attiecīgi 2 reiz 2, lielāks vienāds 4. Nu, skaidrs, ka šim jābūt patiesam. Ir patiesas, vai ne? Līdzīgi, mēs varam darīt ko print, pieņemsim atkal tur 2 reiz, nepiesim A reiz B, lielāks vienāds C, nu kā būs šoreiz, A reiz B, būs lielāks, vajadzētu būt, protams, ja? Attiecīgi būs, jā, tad A reiz B, lielāks vienāds ar C, jo tāpēc, ka tur bija 8 atkal, un zinām, ka 8 ir, protams, lielāks nekā 5. Jā, ir.
Jā, protams, attiecīgi šajā ziņā. Nu, jā, tad attiecīgi, kur tad tas, nav nekas sarežģīts, tikai tas, ka, protams, pie robežas, ja, kad tas četrnieks 2x2 ir lielāks vai vienāds ar 4. Tas ir patiesa apgalvojums. Un atkal atceramies to, ka tas, ka patiesa vai nepatiesa, nenozīmē slikts vai labs. Tas varbūt kādā aplikācija, varbūt kāda vērtīga, slikta vai laba, bet vienkārši tas ir loģisks salīdzināšanas rezultāts. Ja? Patiesa vai nepatiesa, ja? False vai true. Ja? Un similarly we have less than or equal, vai ne? Nomainīšu šis te. Tā, ļoti jāuzmanās ar copy paste. Kāpēc? Jo, ja tu kopē vienu daļu, nomaini, aizmirst otru, tad kods var palikt, varbūt sintetiski pareizs, bet semantiski pēc nozīmes varbūt ir nepareizs. Kas mums sanāks? Tad tā, šis ir mazāks par 4, jā, būs patiesa, bet šeit jau būs nepatiesa, jo 2x4 ir 8, nebūs mazāks par 5. Vai ne? Tā arī ir. Vai ne? Šajā gadījumā tā arī ir. Labi, šie, man liekas, samērā saprotam. Šis lielāks, mazāks nav nekas traks. Pārējām pie viena lielā, ļoti tāda nozīmīgā ir, protams, vienādība. Kvalitāte. Arī nebūs nekāda problēma. Ja? Pythonā mēs lietojam, Pythonā we use dubulta vienādības. Ja? Ir valodas, kur arī 3-kāršās, mums pietiek 2 Pythonā. Ja? Tad attiecīgi, protams, ja? Kaut to pašu redzēt savu labo 2x2. Ja. Vai 2x2 ir vienāds ar 4, attiecīgi vajadzētu būt vēl. Pieņemsim. Viens ar 5. Tagad domāju, cik būs. Nevajadzētu būt. Jā. Un redz, kā ir? Copy paste errors. Es jau nenomainīju šeit. Es nomainīju, ko es rakstu, bet nenomainīju pašu darbību. Tas dabūja true, lai gan vajadzēja dabūt false. Tagad ir, ja, 2x2, ja, tad 2 vienādības. Nejauksim to ar piešķiršanu, ja, ar mainīgā izveidi, kur mēs lietojām 1. Ja. Ar 1 mēs tikai pievienojam, kas sakot. Ja. Mainīgam vērtību šeit mēs salīdzinām. Ja. Tā. Par laimi Pythons īpaši samāk grūti sajaukt Pythonā. Ir valodas, kurā var sajaukt, tātad teikt, var vienkārši pārrakstīties netīšām. Pythonā, ja tu pārrakstīsies, parasti būs kļūdi. Nevar viņu izmantot vienu vai otru nevar izmantot nepareizā vietā. Un tagad mums vēl ir daži salīdzināšanas operatori. Mums ir nevienādība. Un atkal tas pats stāsts. Un tagad tas ka drusciņi nevienādība drusku grūtāk cilvēku prātam, jā, tad vai nav vienāds, jā, ar šādu te mēs izmantojam izsaukums un vienādības zīme, jā, tad vai šis ir paties vai nepaties apgalvojums, 2x2 nav vienāds ar 4, tas ir nepareizs apgalvojums, kāpēc, false, jā, viņš ir false apgalvojums, kāpēc, jo 2x2 ir vienāds 4, tā ir otrs virziens, tā teikt, skatāmies. Jā, tas tad ir nepatiesi. Savukārt šis, vai 2x2 nav vienāds ar 5, tas ir patiesi, vai arī 5 miljoni, jo 2x2 nav vienāds ar 5, tad es saku, tad mans apgalvojums ir patiesi. Ja? Jā, true, tas ir patiesi. No prakses var teikt, ka šī nevienādības inequality salīdzināšana ir drusku kaut kā cilvēku prātam drusku grūtāka. Ja kaut kādā garākā ķēdītē strādā, dažreiz labāk ir likt, protams, vienādību. Jā, vieglāk saprast to loģiku. Jā. Apgriezt to loģiku ir grūtāk. Labi, tā. Jautājums tā, mēs līdz šim esam salīdzinājuši, protams, tikai veselos skaitļus. Vai var kaut ko citu salīdzināt? Var. Izrādās ļoti daudz, ko var salīdzināt. Var salīdzināt floatus, var salīdzināt arī stringus, jūs redzēsiet. Pazīsimies, kas un liekas ar floatiem. Druski jāuzmās floatiem. Compare floats, but careful with equality. Atceramies, ka floati bija tie jocīgie,
Pieņemsim šādi te, D būtu, tur pieņemsim 0,1 plus 0,2, ja? Kaut kas tāds, vai ne? Ja? Kaut kas tāds, Un attiecīgi E ir 0,3, ja? Un tas, protams, nozīmē, ka mums nebūs, ja, nesanāks vienādi. Print, ja, is, ja, tad D equal to I. Protams, ka nebūs šādā veidā. Jāpliek F klāt. Vai ne? F jāpliek klāt, un mēs attiecīgi pieliksim, tad D vienāds ar E. Ja? Tas bija falss. Ko darīt? Nopaļošanu mēs varētu nopaļot, ja? Jā, protams, ka nav. Ja? Liquid round values, vai ne? Ja, šajā ziņā es vienkārši pielikšu viņus nopaļošās vērtības apstīšos, ja? Pēc kaut kāda precision, pieņemsim. Kaut kādu precision, pieņemsim, ja? Pieņemsim, 3 vai 2, pieņemsim, ja? Un, attiecīgi, es ielikšu round, ja? Pieņemsim precision. Jā. Labi, pieliksim klāt, ja tas, ka te to mēs atrasim mazajā pārtraukumā. Tā. Un paskatīsimies, tad mums ir kas, ko es daru ar muļķībām. Paskatīsimies drusciņu, zinu sekundi. Ir vajadzīgs precision, vai ne? Precision. Vienāds, šādā veidā mēs varam vismaz aptuveni apskatīties, vai arī varētu, protams, arī ņemt vienu atņemt otru, skaties kaut kādu to epsilonu, tā arī varētu darīt. Šis ir viens veids, kā to darīt. Ja. Īsti perfekta veida nav. Ja. Ja. Tā, vienu sekundi. Man te ir vienai jūsu kolēģei paroli jāiedod. Vienu sekundi. Paroli atceramies, ka bija arī ielogošanās kursi. Tā. Un attiecīgi, skatīsimies, kas mums te sanāks. Jā, šī gadījumā sanāk true, protams, tāpēc, ka es viņu roughly equal true ir, jā. Protams, parasti floati, protams, strādās, jā. Protams, tādā ziņā, tas strādās. Tad, floatiem pārējos var salīdzināt. Jā, un es tad pieminēju, mēs zinām arī stringus, jā. Arī stringus varam zinām, jā. Apstīsimies, jā. Tā, labi. Un tagad mēs esam pieejuši pie stringiem, jā. Liksim klāt, kā es likšu savu vārdu, jā, name. Šo es vienmēr patīk man uzdot Valdis. Un tur friend, pieņemsim Voldemārs, jā. Voldemārs. Jā, lūk. Un tagad mēs skatīsimies. Print F is name less than friend, vai ne? Un attiecīgi šeit, jā, var jau uzreiz likt iekšā name friend. Kā jūs domājat, kas būs atbildēji? Vajadzētu būt true, bet tas ir jautājums, tā teikt, jā. Vai Valdis vai Voldemārs? Jā, ir true, bet uzreiz jautājums, kāpēc? Jā, tad jautājums, kāpēc ir true šeit, šajā gadu ir true Valdis. Kāpēc ir true? Ir divas teorijas par šo te. Jā, tos parādīsim, kāda ir tas īstenība. Varat rakstīt, ja kādam ir teorija.
Nu, skatāmies. Nu jā, viens variants, un tāpēc, ka es saku, es jums drusciņ tā teikt, novirzīju no pareizā ceļa. Jā, burtu skaits liekas tas vienkāršākais, vai ne? Tas būtu loģiski, bet ir arī tas īstenībā šī gadījumā, tā ir ļoti laba hipotēze, bet ir otra hipotēze. Otra hipotēze izrādās ir, tā teikt, alfabētiskā secība. Ja? Kāpēc? Jo V ir vienāds abiem, bet A ir mazāks par O otrajā pozīcijā. Ja? Pēc alfabēta. Ja? Jā, nu lūk, kāpēc to parādīšu arī, ka varētu būt, pieņemsim tur, ieliksim, man jāiz, viss kārtībā, pieņemsim short friend, ja, short friend, ieliksim bold, ja, nezinu, Voldemort, neliksim bold, ja, arī viņš būs arī lielāks, ja, short friend, nu, un atkal, kāpēc tā ir? Nu, jā, tāpēc kā? Es saku tā kā sodiņi, ja? Pirmais iesit, abas komandas iesit sodiņi, V ir vienāds, un otrajā pozīcijā A zaudē O. Ko tas nozīmē zaudē? Tāpēc, ka ir runa par unikodu, ja, īstenībā ASCII kodu, ja, katram burtam, simbolam ir savs kodējums, ja, datoros līdz ar to, mums ir šādi te, ja, ielikšu unikodu, un for A is, nu es reiz, jā, jā, šādu, tad šī funkcija, tā es nemāk rakstīt, or atgriezīs kodu vienam burtam, vienam simbolam, atgriezīs kāds, tad īstenībā ir unikods šis simbols, savukārt O, ja, būs attiecīgi cits, ja, O būs drusku cits, vai ne? Tā, skatāmies. Nu jā, redziet, 97 un 111, ja? Tāpēc arī O uzvarēja. Jūs jautājat, no kurienes ir tāds, tad tie koordināti, viņi nāk, saka, no telegrāfa laikiem joprojām, jo daudz datoriem ir īstenībā palicis, tas tāda pagātnes paliekas, ja? Un šis ir saka, tikai pirmie 127, ja? 8 biti, ja? Tad pirmie 127, nevajag reklāmas, tas galīgi nevajag reklāmas, un attiecīgi, šī nav laba tabula, ja. Jā, kaut kur šeit varētu tādā pat. Ne tādā pat. Man bija laikam vien labāk patika. Nu, šī nav sliktā. Doma ir tāda, ka vienkārši katrs simbols, sākot no redzamiem simboliem, mēs sākam no šejienes. Tad atstarpe ir 3 ar 3 ja, un tad sāk nāk simboli, ievaram, kas skaitļi speciāli tur šie te nāk vispirms, un tad tikai nāk lielie burti, mazie burti, angļu. Ja? Un pēc tam pārējās lietas īstenībā unikodā būs, nu, nāks vēlāk. Un ko tas nozīmē? Ka valdes, pieņemsim, ja mums būs vēl kaut kāds, pieņemsim, valdes garumzīmi, ja? Viņš būs pēc tam. Ja? Ieliksim mēs iekšā. Ja? Talfriend, ja būtu, pieņemsim, tur valdes, nezinu, tāds vārds nav dzirdēts, vai ne? Attiecīgi, viņš uzvarētu arī šo te Voldemāru. Ja? Kāpēc? Jo Talfriend, ja. Jā, sanāks nepareizi, ja? Kāpēc? Jo garais A, nevis nepareizi, nepatiesi, ja? Jo būs, ja, true, vai valdes ir mazāks par Voldemāru. Mēs vēlēs par tāpēc, jā, redz, kā ir. Jā, ka arī pat izmaiņa Talfriend. Jā, ir falss. Ir falšs, jā. Tātad, un tāpēc, ka garais A ir 250 kaut kāds 6. laikam, vai 27. Skatāmies. Pieņemsim. Garais A būs 257, ja?
Un attiecīgi mēs varam arī otrā veida, ja, Unicode tables, ja. Unicode tables. Uz pilnu tabulu mēs nevarēsim, ja. Tur ir pārpa 150 tūkstoši, ja. 168 dažādas rakstības sistēmas, visa Wikipēdijā nerakstīsim, ja. Te var apstīties arī, ja, tā sakot, ja, kas mums ir vēl Latvija īpaši nav pieminēta, īpaši speciāli, ja. Atsevišķi, bet var redzēt aptuveni tos slavenākos, ja mēs tad esam, ja, sāksim šeit, ja, būs pie viens, nu, nemžēl neparādīja, bet viņasim garais A, Unicode, ja. Ja, tas ir, tā teikt, latīņu mazais ar, kā viņi sauc, ar makrons, ja, nu, tā viņi savus laikam oficiāli, ja, tā sauc šo simbolu, un viņš ir jau no 93. gada īstenībā jau pierakstīts, bet, ja, viņam 257. Ja, tātad kods decimāla sistēmā. Ja, nu, labi. Ja, un tādā līdz ar to pieņemsim, ja mēs tur varam pamēģināt kaut kādu tur, pieņemsim ķ. Kaut kāds, nezinu, pie 300 kaut kas tāds, vai ne 200 kaut kāds. Jā, 310 kaut kas pieņemsim, ja. Ja. Nu, lūk, tad or ir arī otrs virziens, var arī otrā virzienā, var darīt arī šādi, ja. We can print the Unicode number for symbol, we can print that. Pieņems kaut kādu hieroglifu, print, tur nezinu, let's print character number, nezinu, 4000 something in Unicode, nezinu. Paskatīsimies, ka tur sanāks, jā, ir šāds te simbols, jā. Ieliksim šeit iekšā, labāk šādi, šāri. Nu, 4090. Kaut kāds ķīniešu simbols būs noteikti. Kāds smāk ķīnis, ko esmu pateikt priekšā, kas tāds ir. Pieņemsim, ja? Print. Un, jā, man nemžēl fonts nav. Nu, lūk, tad īstenībā es nevarēšu uz Tonija nemaz nav šī fontā, nav iekšā atbalsts, jā. Bet kaut kāds, piemēram, emoji, pieņemsim, tur būtu 10 tūlēši būs. Liekas, ka šim fontam nav nemaz ķīniešu simbolu, pieņemsim. Bet pēc 290. 290 gan būs. Tas būs kāds latviešu, man liekas. Ģeburts, jā, tad, jā, var izdrukāt arī šādā veidā. Nu, lūk, labi. Tā, bet tas nav daļa no šīs tēmas, tikai tas blakus bonus. Bet tad ko mēs šajā lekcijas daļā iemācījāmies to, ka mēs mākam iegūt būlianus, mākam viņus iegūt vai nu tiešā veidā viņus nododot kā mainīgam, kā vērtību, vai arī veidot dažādas salīdzināšanas operācijas. Bet ko es vēl nepabeidzu? Man jautājums par to burtu skaitu. Kā to darīt? Jā. Back to comparison. If we want to compare by string length, ko mēs darām? Mēs izmantojam len operatoru, jā, un attiecīgi name len, jā, ir pieņemsim len, jā, name, un friend len, ir vienkārši len, friend, jā, attiecīgi, tad print name, yes, characters, len, friend, name len, friend, len. Skatīsimies, nu, vajadzētu būt patiesam apgalvojumam. Jā, true. Valdis, es laikam vien atstāju par lietu. Jā. Valdim ir mazāk. Valdim, jā. Name. Jā, un cik to mēs varam, protams, pateikt arī šeit, jā. Viss kārtībā, jā. Un, jā, protams, attiecīgi. Name as characters. Šādā te veidā varam rakstīt.
attiecīgi, es varu rakstīt arī kā friend as consists of, ja, friend len. Mums sakal varēja no to, tad len operators ir, principā, kāda daudzām virkņu datu tipiem ir pieejams šis len operators. Tad pagaidām mēs zinām tikai ko? Mēs zinām stringus, kuriem var apsīties šo garumu, ja. Nu, cipariem nevar apsīties, skaitļiem nevar apsīties garumu, bet šādā veidā, ja. Bet stringiem varam, ja. Viņi var izmantot arī daudzām citām lietām. Tad Valdim 6 karakteris, Valdim var skaits 9 karakteris. Nu jā, tā kā tomēr šo varēs saprast, ja. Tad, ja es gribu salāt pēc garuma, tad es lietoju len. Ja es salāt pēc alfabētiski, ja leksikografiski, lietoju šo te patiešo var lietot stringus. Tā, ir vēl citi veidi, kā atrast šo te būlijānus, pieņemsim. Es varēšu arī atrast, pieņemsim, vai we also have membership checks within. Vai is is all in Valdis. Nu, tā, un attiecīgi Valdis, ja, nu, ir name, ja. Vajadzētu būt paties, ja. Arī atgriezīs mums true vai false. Jā, al ir, bet Valdim alus nebūs, vai ne? Pieliksim alus, jā, attiecīgi alus un Valdis nebūs. Ja? Alus, protams, nav, vai ne? True, jo Valdis al ir, jā, attiecīgi ir pavis šādā veidā. Ja? Alus un Valdis false. Nu, jā, nevar. Labi. Ko? Ir arī vēl viens veids, kā pārbaudīt datus atmiņā, ja? Un to, principā, mēs iedam mazāk, ja? Tas saucais is operators, ja? Ir arī šāds te, ja? Mēs visam varētu nosaukt is none. Pieņemsim, es nemocīšu jūs, there is also is operator which checks whether variables refer to same object in memory. Ja, tas būs vēlāk svarīgāks būs, kad mēs skatīsimies ar lielākiem sarežģītākiem datiem strādāsim. Tā, bet atgriezīsimies atkal pamatprincipus, mēs mākam. Varbūt tās arī tagad ir vēl laiks, arī uzliek nelielu pauzīti. Ja, mēs varētu turpināt 7, ja, uztaisam pauzi, uztaisam, tādi jautājumi ir, un tagad pauzi, jo es redzu, ka dažiem vēl bija man viens students, kuram vajadzēja vēl pieslēgties laikam, jā. Un turpinām tieši 19:00, to laiks ir pievienošu video. Jā, lieliski prieks, super. Ok, lieliski. Ok, tad es saprotu, ka visi ir pieslēgušies un visi esam šeit. Pagad, kāds vēl trūkst vēl? Kaut kāds vēl trūkst, kāds vēl nav pieslēdzies. Jā. Tas būs, jā, bet labi. Tā, turpinam tad pēc kādām 7 minūtēm.